Debes Tēvs, paldies par šo dienu. Paldies, ka mēs varējām piedzīvot šo dienu un kad šī diena pagāja tavā žēlstībā. Kungs, mēs zinām, ka tas laiks, kad tu nāksi uz šo zemi, ir pavisam tuvu. Tāpēc es lūdzu, lai arī tu dod mums gudrību un stipru prātu un kungs, arī spēku paklausīt tev. Paldies, kungs, kad mēs varam pēc tevis tiekties un šajā brīdī arī tvērties tavā vārdā. Kungs, lai arī tavs vārds atspīd šajā vakarā šeit un arī iespīd mūsu katru sirsniņās. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Šīs dienas mūsu izpētes materiāls ir mīlestība, uzticības sastāvdaļa. Apakšvirsraksts ir mīlēt savus kolēģus. Kur viņš ir tas mikrofons? Atmiņas pants tā Vilmār jums, jā, ok, forši. Paldies, ka izslēdzāt mikrofonu. Atmiņas pants mums ir no Jeremijas 17. nodaļas, 7. līdz 8. pants. Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to kungu, un kura cerība ir tas kungs. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens un kas rieš savas saknes, jo tuvu upei. Tas nebīstas karstuma, tā lapas paliek zaļas, arī sausā laikā, arī sausā gadā tas nebīstas, tas nemitīgi nes savus augļus. Un tā doma no šī panta, man liekas, kas man vismaz ļoti iekrita, ir, kad mēs kā cilvēki, mēs tiecamies uz kaut kādu gūt panākums, būt veiksmīgam savā jomā, vai tas ir mūziķi, kurš mēģina iemācīties skaņdarbu, vai koris, kurš mēģina iemācīties koru skaņas, lai varētu ar tām kalpot, vai tas ir sportists, kurš sevi fiziski attīsta un trenē, lai spētu pierādīt sevi kādā no sporta veidiem. Vai arī tas ir programmētājs vai kādu egzakto zinātņu mīļotājs. Un arī tas var būt misionārs vai mācītājs. Katram cilvēkam ir ielikta vēlme gūt vislabākos panākumus par tām pūlēm, ko mēs ieliekam. Citādi jau tam īsti nebūtu nekādas jēgas. Un es gribu, lai arī šovakar mazliet jūs iesaisties šajā sarunā. Un pirmais mans tāds pārdomu jautājums jums ir, kur jums nebūs jāatbild, vienkārši izpaužiet savas emocijas. Kurš jūtas, ka šis gads vai šis mēnesis ir bijis panākumu pilns? Jūs varat ielikt sev īkšķīti vai īkšķīti. Tā, mums ir daži, kas ir jūtas ar panākumiem bagāti. Forši. Tad Dievs jūs ir bagātīgi svētījis. Un kurš vēlētos kaut šis laiks būtu panākumu pilns, tie var ielikt savus īkšķīšus. Kad ir sajūta, ka nav bijis pietiekami pilns bagātiem panākumiem. Paldies par jūsu atklātību. Tas ir spēcīgi. Paldies. Un ir daudz grāmatu un ir daudz semināru par to, kā būt veiksmīgam. Ir dažādi influenceri, un sociālajos tīklos, kas aicina darīt šo vai darīt to, pievērsties tam vai šim, lai kļūtu veiksmīgs. Vai ievērot kaut kādu konkrētu diētu, vai ievērot ļoti populāri sāk kļūt manifestēt lietas. Bet
izrādās, ka atbildi ir pavisam kaut kur citur. Un Dievs mums to parāda. Izrādās, ka atslēga veiksmei ir paļāvība, jeb uzticība. Uzticība kam? Dievam. To mēs saprotam. Un pārsteidzoši liekas, ka tie cilvēki, kas liekas, ka viņi ir bijuši veiksmīgi savās dzīvēs, viņi savus panākumus nav paņēmuši tālāk par savu kapu. Bet mēs spēsim mūsu panākumu paņemt tālāk par mūsu kapa vietu, tiekoties debesīs. Jā, ir skaists citāts no Elēnas Vaitas, kad es neatceros precīzi kur, bet kad debesīs mēs mūsu izglābtos, tātad mūsu izglābtos līdzcilvēkus, ka viņi mums būs kā zvaigznes mūsu kroņos. Un mūsu panākumi būs redzami visiem. Uzticība ir katras draudzības pamats. Tagad es lasu no kopīgā materiāla, ja kāds sako līdzi. Stāvīja kopā ģimenes, laulības un stiprina saiknes starp cilvēkiem. Bet, kad uzticība tiek lausta, vajadzīgs laiks, pacietība un gribas spēks, lai to atjaunotu. Palūkosimies uz uzticību no dažiem skatu punktiem. Tātad uzticība Dievam, jeb gudrības sākums. Vai kāds var atvērt Salamana pamācības 3. nodaļu un izlasīt tur no 5. līdz 6. pantam? Patrīcijas, tev varētu palūgt. Tā 5. 6. pantu? Salamana pamācības 3. nodaļa, 5. 6. pants. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas takas. Paldies. Tātad gudrība, mēs varam teikt, ka mūsu gudrības avots ir Dievs. Un arī Jēkabs savā vēstulē saka, ja kādam no jums trūks gudrības, to lūdziet no kā? No Dieva, kas visiem dod nepārmestams. Un šis arī ļoti liek domāt par Daniela piemēru, kā viņš, kā jauneklis, mēģinot pastāvēt pāri pastāvošai varai, iegūt gudrību no Dieva. Un tas viņam deva izsisties pavisam augstu viņa arī politiskajā fonā tajā laikā. Un mans jautājums šobrīd arī jums ir, jūs varēsiet atvērt savus mikrofonus un padomāt kopīgi. Tātad mēs saprotam, ka Dievs mūs aicina arī uz panākumiem mūsu darba vietās vai mūsu skolas vietās. Un mans jautājums ir, kā Dieva dāvātā gudrība var būt par svētību apkārtējiem? Kā jums šķiet? Mikrofons ir atvērts. Tātad, kā Dieva dāvātā gudrība var būt par svētību apkārtējiem? Es uzskatu, ka ar savu gudrību tu vari glābt dvēseles, teiksim tā, izglītojot citus un parādot viņiem pareizo ceļu. Ļoti labi doma, jā. Es domāju, arī tādās sadzīviskās lietās Bībelē arī māca daudz ko praktisku. Es domāju, arī ikdienā, vai nu darbā, vai universitātē, skolā. Ar tiem cilvēkiem, kuriem mēs tiekamies, kādreiz jau kaut kādas sarunas sākās, par to, ka kaut kas tur īsti viņam, tam cilvēkam dzīvē, kaut kas tur īsti neiet tur attiecībās vai kaut kas. Un var, Bībeles arī var dot kaut kāds padomus. Tā, ko Dievs mums ir devis un palīdzēs pašiem saprast. Jā, man ļoti patīk, ka Dievs tāds daudzpusīgs Dievs, ka viņš nav vienkārši kaut kas ir aprakstīts kaut kad senatnē, kā ir bijis, bet ka
ka Dievs ir arī praktisks Dievs, un viņš mīl kārtību. Un, piemēram, tāds piemērs no Izraēlas tautas vēstures, kad izrēlieši bija viena no nesteriālākajām, bet ka izrēliešu nometne, kad viņi ceļoja tūkstnesī, viņi bija ļoti sakopti. Kaut arī viņi bija ceļotāji, viņiem bija savi noteikumi, lai saglabātu tīrību un lai nekādas slimības neizplatītos. Un, praktiskas lietas. Pareizi, foršs doms. Varbūt vēl kāds doms? Jā, jūs tā gan mēs Oskars runājam, vēl kāds runāja daudz. Jūs abi divi, tā par tādām garīgām lietām un tā, bet es esmu piedzīvojis vairāk kārt, jo, ja tēma ir šodien vairāk arī par kolēģiem, es palielam esmu savā kolektīvā šobrīd vienīgā juriste. Un pārējie tur ir sociālai darbinieki, psihologi un vēl, un vienkārši viņi nāk pie manis ar kaut kādiem juridiskiem jautājumiem, un citreiz tās situācijas ir tik sarežģītas, kur ir jālasa 4 un citreiz pat 5 reizes, bet Dievs dod gudrību arī, tādās laicīgās lietās, protams, garīgajās lietās un Bībelē arī, bet es domāju, ka ar to Dieva gudrību, ka tas ir pilnīgi visās dzīves jomās, un citreiz arī ir tā, ka kaut kādās lietās, kur, nezinu, es sēžu un domāju, un es vispār neredzu izēju, es nevaru saviet tik no punkta A uz punktu B, es pasēžu, es parunāju ar Dievu, un pēkšņi atnāk tas risinājums. Tādas situācijas man arī bijušas. Jā, man arī ļoti bieži ir šādi. Tieši es vienkārši iestrēdzu kaut kur, un man ir tāds brīdis ar Dievu, un liekas, aiziet, tas ritenīts un atrisinās, jā. Foršs doms. Labi. Un, bet vai šī Dieva dāvātā gudrība, ja mēs skatāmies uz Daniela piemēru, kur daudziem nepatika, ka viņam bija šī gudrība. Un daudziem gudriem skauda. Vai jūs esat saskārušies, vai jūsu pieredzē ir bijusi kāda bīstamība? Vai kāds cilvēks, kurš uztver citādi jūsu Dieva dāvāto gudrību jums? Un kā? Man ir bijušas tagad, jau man ir 2 situācijas, jo vienu reizi es gāju pie, mani paņēma vienā jau darbā, kas ir ļoti, ļoti prestižs darbs, es neaizgāju, un tad bija tas, viņi mani novērtē kā profesionāli, viņi mani uzskata kā gudru, lai jūs mazliet saprastu, cik prestižs man komisijā sēdēja arī no Latvijas deleģētais Eiropas prokurors, kurš šobrīd sēž Luksemburgā, viņš bija no turienes pieslēdzies intervijā. Un tad bija tāds, es ļoti ar Dievu runāju par to, lai man nesakāptu galvā pēc tam. Ka lai tas man... Un pavisam nesen man bija vēl viens piedāvājums no vēl ietekmīgākas iestādes. Un arī ir tāds, kā palikt, kā palikt, man tā bīstamība vienmēr ir tādām situācijām, kā palikt pazemīgai. Jo tas otrs piedāvājums bija vēl ietekmīgāks un vēl krūtāks, un nezinu, tā var teikt. Bet, Ir jauki, ka novērtē kā profesionāli, bet tā robeža ir ļoti šaura. Wow. Jā, šis ir izcils piemērs, jo es arī saskatu, ka tajā brīdī, kad mēs arī skolā esam mācījušies, ka mūsu talanti, ko Dievs mums ir devis, ka tie ir paredzēti, lai mēs lai mēs izmantotu tos kalpojot. Ja mēs sākam tos izmantot savam labumam, tad ir tas otrs grāvis. Jā. Un otrs punkts, kas šeit mums tiek piedāvāts mūsu materiālos, ir tātad uzticība Dievam, kas ir gudrības sākums,
un uzticība, kas izbeidz bailes. Es palūkšu Ieva, Marta, Goba. Vai tu vari atvērt Psalmi 57.5? Lasījums. Tātad 56. psalms un 5. pants. Jep. Man kopā ar 4. izlasīt, jo es nezinu, vai tas ir jaunajā tulkojumā tikai, bet kaut kā dīvaini sāks. Labi. Izbaiļu dienā es paļaujos uz tevi, uz Dievu, es slavinu viņa vārdu. Uz Dievu es paļaujos, es nebaidos. Ko miesa var man padarīt? Paldies. Vai jums ir bijušas bailes no jūsu kolēģiem? Varbūt jūs varat ielikt īkšķīti. Vai no jūsu klases biedriem vai studiju biedriem. Par ko ir bijušas šīs bailes? Varbūt kāds ir gatavs padalīties. Kas ir bijuši šo bailu pamatā? Varbūt tās nav fiziski noteikti, vai kaut kāds, nezinu, ka viņi kaut ko izdarīs, bet vairāk tādas, nezinu, ko varētu tur pateikt, vai ko padomās un tā tālāk. Tādā ziņā. Padomās par ko? No pedagogiem vai no klases biedriem. Es zinu, pārsvarā varbūt ir bail, ja tu neesi kaut ko pietiekami labi izdarījis, piemēram, kaut kas lūgts tev izdarīt vai kaut kā tā, un tā kā, ja tev ir, piemēram, kaut kāda nasta varbūt tev uzlikt, ko tev vajag izdarīt, tad tev ir bail kaut kā izgāzties. Perfekcionisti arī, paldies. Jā. Ir dažādas bailes. Un bieži vien mēs, tātad lasu no materiāla, bieži vien mēs baidāmies no tā, ko nezinām. Šīs bailes caurvīja mūsu dzīves un ir kā barjera starp spēju augt un attīstīties. Šī rakstu vieta uzsver uzticību kā nepieciešamību uzvarai pāri bailēm. Kad uzticamies Dievam ar visu sirdi, pat ja uznāk bailes, mēs nesatraucamies, bet esam mierīgi, jo zinām, ka uzticība Dievam mūs nepievils. Sākumā runājām, ka uzticība Dievam ir panākumu avots, un arī tas ir uzticība Dievam ir mūsu vairogs. Darba vieta un skola var nest dažādas problēmas, dažas no kurām pārbauda mūsu prāta skaidrību un pacietību. Atskatoties šiem Bībeles pantiem, uzticība Dievam nes skaidru prātu, kalpot uzticīgi ar cieņu un ar visu sirdi. Es vēlos arī jums padalīties manā pieredzē, kā es esmu piedzīvojis dažādas bailes. Un mūsu pirmais skatu punkts bija uzticība Dievam, kā gudrības sākumam. Tātad es strādāju kā IT administrators no pašvaldībā, digitālajā centrā. Un, principā, tas, ko tas nozīmē, kad es strādāju pa visu CELS, kas ir līgatne, amatā, vecpiebalga, jaunpiebalga, priekuļi, pārgauji, kur ir stalbe un straupe. Un ļoti, ļoti liels, plašs spektrs. Un mēs esam kopā 14 kolēģi, kuri, tātad IT kolēģi, kuri tad šo visu administrē. Tad mums ir video novērošana, tīkli, skolu tīkli, dokumentu vadības sistēmas, informāciju vadības sistēmas.
dažādi datoru instalēšanas, protams, un viss tas pārējais. Un es sāku strādāt šajā darbā pirms drīz būs pusotra gada atpakaļ. Un nostrādājot nepilnu gadu, mums notika mazas pārmaiņas, un viens no mūsu vadošajiem kolēģiem izlēma, ka viņš dosies prom. Un līdz ar to tika atklāta meklēta viņa vieta, un pie manis pienāk mūsu vadītājs, mūsu priekšnieks un saka, Ernesta, es redzu, ka tu varētu būt tajā vietā. Es viņam, ko tas nozīmē vispār? Šoks. Un viņš saka, Ernest, es domāju, ka tu būtu mūsu vecākais IT administrators. Tavā pakļautībā būtu viss Cēsu novada tīkla iekārtas, video novērošana, un tev vajadzētu tās pāraudzīt, uzstādīt, domāt uz priekšu budžetu, atbildēt par inventāru, kur kas atrodas, un ļoti, ļoti atbildīgs amats. Tas ir, respektīvi, ir vadītājs un ir 3 vecākie IT administratori. Es esmu viens no tiem. Un, Dievs kaut kādā veidā saredzēja, mēs zinām pantu, kad kas ir uzticīgs par mazu, un tam tiks savs lielums. Yeah. Un tā Dievs arī saskatīs, ka es varētu būt šajā vietā kaut kādu kriptiņu vērtīgāks. Un tā Dievs man ir devis arī daudz gudrības, jo esmu beidzis tehnikumu, man ir tehnikuma izglītība. Es neesmu nekāds super gudrais cilvēks ar augstām izglītībām. Man ir tikai 24 gadi, un manā pakļautībā ir vēl 2 cilvēki, par kuriem esmu priekšnieks, un bīdu lielas lietas, un liekas, ka kaut kas šāds varētu būt tikai uz gadiem 40, bet jā, esmu otrs jaunākais mūsu kolektīvā, kas arī ir liels, tas ir ļoti interesanti, būt tik augstā atbildīgā admatā, kurā tavi kolēģi, kas ir zem tevis, bieži vien skatās uz tādu, tā ir viena no bīstamībām un viena no bailēm, kas man pastāv arī vēl līdz šai vēl dienai un šodien, ir, kad es caur šo, es nevēlos, lai es būtu augstprātīgs lai es liktos augstprātīgs saviem kolēģiem, vai lai viņi sajustu kaut kādu pamudinājumu būt greizsirdīgiem vai tā. Un jā, es arī mazliet vēlos ar jums pastāstīt par maniem pašiem kolēģiem. Dievs mūs aicinājis mīlēt, un mūsu jautājums ir pārdomājiet uzticības būtību, un pajautājiet sevi, vai ir iespējams palikt mīlošam, pazemīgam situācijās un vietās, kur jūsu uzticība var tikt apdraudēta. Un es ceru, ka jūs redzat prezentācijas parādīt kaut kādas dažas bildītas, kā mums ir ar maniem pašiem kolēģiem gājis cauri mūsu gadam. Un šie džeki ir manā pakļautībā. Viņi ir mani padotie. Esmu viņu nedaudz stīgrais priekšnieks. Un mēs mēģinām baudīt dzīvi, darboties arī ļoti nopietni, bet tajā pat laikā saglabājot kaut kādu dzīves prieku šajā visā, vērojot, protams, visus drošības standartus, kā ir šeit, izklaidējoties ar dažādām lietiņām, un šeit mēs esam, arī drošības standarti tikai vēroti, un tā ziņā ar viņiem nekad nav garlaicīgi. Ir grūtas dienas, ir arī vieglākas dienas, ir arī dienas, kad gribās vienkārši paklusēt, un ir dienas, kad mēs
ļoti dziļas un pamatīgas sarunas veicam, un viņi ļoti patiesībā interesējas par Dievu, viņi ir ļoti lielos meklējumos, viņi vēlas kaut ko vairāk uzzināt, un jā, mēs esam trietā ar mūsu bāzītē, kā mēs to saucam, un gatavojamies kaut kādam izbraucienam atkal. Mūsu darba režīms ir, ka mēs pavadām apmēram 80% prom no ofisa, un tikai kaut kādi 20 mēs sēžam šeit bāzītē, sagatavojot lietas un tālākiem darbiem. Pēc šo visu stāstu ir, lai arī jūs nākotnē, kad jums Dievs uzticēs lielas atbildības, lai jūs nenobītos un spētu būt par lieciniekiem arī savās darba vietās. Man ar kolēģiem ir man viens kolēģis, man liekas, viņam jau izgājis pilno bībeles stundu kursu. Viņš zina par zvēru zīvi, viņš zina par cūgaļu un par sabatu ievērošanu, par desmito un par dažādām citām lietām. Otrs kolēģis aizraujas ar jogu, un viņam ir ļoti grūti tikt pāri savai pārliecībai par pasauli, bet ir ļoti skaisti redzēt, kā viņi tiecas meklēt kaut ko vairāk dzīvē. Un es domāju, ja mēs nesaskatītu, ja mēs savās ikdienās mēs virzītos uz priekšu, neievērojot to, kas mums ir apkārt, tad arī mūsu kolēģi paliktu bez, tā kā Dāvis teica, kad mēs viņiem varam dot kaut ko vairāk, kā dzīve mums spēj dot. Un kā mēs arī sākumā runājām, kad tas ir kaut kas, ko mēs varam paņemt aiz kapa, šo cerību. Un es saprotu, ka šobrīd mums būs iespēja dalīties grupās. Paldies, ka jūs uzklausījāt mani. Es ceru, ka bija kaut kas interesanti un kaut kas jauns. Un grupās vēlos, lai jūs īsumā, varbūt pirms jūs lūdzat viens par otru, lai jūs īsumā atbildat uz jautājumiem, ja jums ir tāda vēlme, varbūt jūs gribat vienkārši lūgt, tad jūs varat to darīt, bet ir divi jautājumi. Kā mēs varam veicināt uzticību mūsu kolēģu starpā? Un kas būtu pirmie soļi mīlēt kolēģus? Lai mīlētu kolēģus. Tātad, ja ir iespēja kādam kaut kur, es mašķi ierakstīšu čatiņā. Tātad, kā mēs varam veicināt uzticību mūsu kolēģu starpā? Un kas būtu pirmie soļi mīlēt kolēģus? Jā. Paldies. Un es ceru, ka mums sadalīs pavisam jau drīz pa grupiņām. Paldies, ka jūs bijāt šajā vakarā kopā. Un man jūs jāievada nākamajā tēmā. Pagaid. Es atrapsīšos, kāda bija nākamā tēma. Noslēdzot šo tēmu, es gribētu, lai jūs arī paņemat līdzi kaut ko, kas, es ceru, ka jums izdevās pārskatīt tos jautājumus vispār. Un mēs nonācām pie secinājuma, kad kā mēs varam veicināt uzticību un kas būtu pirmie soļi, ir parādīt cieņu un mīlestību un būt atklātiem, būt patiesiem mūsu kolēģu starpā. Un nākamā tēma, ko mēs apskatīsim, kas man te notiek, piedodiet. Šīs ir maksimāli dīvaini. Jā, mīlēt, parādīt paklausību, mīlēt savus ģimenes locekļus. Es ticu, ka dažkārt tas var būt izaicinoši, bet tas var būt ļoti svētīgi. Un es novēlu, lai jums arī ir jauks vakariņš jūs mājās. Un paldies, ka bijāt un devāt arī savu pozitīvismu šajā vakarā mums. Ernest, kamēr mēs vēl esam, varbūt tu vari kopā ar mums visiem noslēgt ar lūkšanu.
Paldies, jau. Labi. Pielūksim. Debes Tēvs, Tu esi brīnum varens Dievs. Un es nespēju brīnīties, kā vien Tu spēj uzrunāt sirdis un kādu arī Tu spēj praktiski mums palīdzēt ikdienas dzīvē. Kungs, paldies, ka Tu esi devis mums apkārt tādu vidi, ar tādiem kolēģiem, ar tādiem izaicinājumiem. Un, kungs, kas nevienmēr ir tie vieglākie, un gribētos, lai tie tā viegli pāriet, bet, kungs, Tu caur katru šādu pārbaudījumu mūs audzini. Un mēs zinām, ka Jākabs savā vēstulē saka, ka laimīgs ir tas, kas iztur pārbaudi, jo tas saņems dzīvības vainagu. Un, kungs, mēs vēlamies, kaut šis dzīvības vainags arī pienāktos mums. Tāpēc savā žēlstībā lūdzu, arī Tu vadi mūs. Vadi mūsu darba vietās, un arī, kungs, lai Tavs gars ir ar mums, mūsu ģimenēs. Paldies par šo vakaru. Un paldies, ka Tava žēlstība ir nemainīga. Tos lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.